Čau! Es gribēju parādīt vienu variantu, kā es gatavoju zemesriekstu proteīnu batoniņus, jeb cepumus, vai nu, teiksim. Principā ļoti tāda garšīga un arī netik kaitīga lieta, našķis, ko var pagatavot salīdzinoši īsā laika periodā un var paņemt līdzi. Un patiesībā nav vajadzīgi daudz lietas, lai viņus pagatavotu. Tad, principā, sākumā, kas ir vajadzīgs ir, protams, zemesriekstu sviests. Zemesriekstu sviests es izmantošu, man liekas, šis ir tas pats populārākais, var nopirkt gan Rīmī, gan Stockmannā, gan, principā, visos pārtikas veikalos. Tie, kas varbūt neatbalsta vai, nu, teiksim, negrib šo zemesriekstu sviestu izmantot, var skatīties kaut kādas citas, nav daudz variantu Latvijā, bet arī vienā citā video es parādīšu, kā jūs varat uztaisīt paši savu zemesriekstu sviestu mājas apstākļos, kur liek principā ļoti dažas lietas tikai, lai pagatavotu zemesriekstu sviestu neierobežotā daudzumā. Ok, tad principā vajadzīgs zemesriekstu sviests, viena lieta. Otra lieta, ko es izmantošu, ir stēvija. Tas, man liekas, pēc izvēles, bet stēvija ļoti, teiksim tā, salda lieta, saldinātājs vai ļoti, nezinu, 100 vai pat 1000 reizes saldāk nekā cukurs. Tas saldums nedaudz atšķirās no cukurs salduma, tāds vairāk tā kā rūgtens, bet viņam nav, teiksim, mēs skatāmies pēc uzturvērtībām, mūļhidrati 0, olbaltumvielas 0, tauki 0, tātad principā 0 kalorijas, ļoti laba lieta, kuru iesaku izmantot uzturā, liekam gatīgi saldas lietas, bet, nu, kā es minēju, viņi atšķirās no tāda ierastā cukuru salduma, tā kā pie tā var pierast. Un šo produktu jūs varat iegādāties daudz dažādas vietas, jūs varat, teiksim, tuvāko apskatīt internetā ir stevija.lv, tur varat atrast veikals, kur var iegādāties steviju, vienkārši tuvāko var nopirkt, un šādi te burciņi pietiks ļoti ilgam laikam, un liekas, varētu būt pat vairākiem gadiem, ņemot vērā to apjomu, protams, cik jūs daudz viņu lietosiet. Tā ir otra lieta, kas ir nepieciešama. Trešā lieta, ja mēs taisim tomēr tas zemesriekstu sviestu proteīnu batoniņus vai cepumus, tad notiek vajadzīgs proteīns, es izmantošu Elite Whey. No Diamondais tas principā ir viens no maniem mīļākiem proteīniem. Es cenšos proteīnu pulverus mainīt, pagaršot kaut ko jaunu, kas iznāk, un pamainīt tās gan garšas, gan ražotājus, bet es pamanīju, ka es vienmēr atgriežos pie Elites. Mans mīļākais ir Elite banānu. Šis, teiksim, jā, ir pārbaudīt vērtība, kas man pašam vislabāk garšo, un to es vienmēr, tā kā, principā tas ir tas tāds no proteīniem mans pats iecienītākais. Šis tilpums ir 2,2 kg, tie ir iekšā 73 dēvas, tātad pietiks salīdzinoši ilgam laikam. Nu, atkarībā, protams, cik daudz jūs viņu lietojat. Es proteīnu lietoju diezgan daudz savu uzturā, tā kā viņš, nu, kaut kādam laikam pietiek. Jebkurā gadījumā Elite Diamondais jūs varat iegādāties X-Power veikalā uz Brīvības 106. Tātad tā ir nākamā lieta, kas ir nepieciešama. Un, principā, kas vēl ir vajadzīgs no tādiem vienkāršām lietām ir noteikti vajadzīgs kaut kāds lauciņš, kur to izgatavot, un mēs izmantosim 0,2 olas nepieciešams. Sāksim to procesu. Es likšu ar visiem dzeltenumiem, un 2 olas, sašķīri. Tad saules nav mums vajadzīgas. Uz stēviju, kā es teicu, viņi ir ļoti saldi. Tur mums vajadzīgs aptuveni kaut kāda trešdaļa ēdam karotes, varbūt būs pa daudz, bet, nu, tas pēc ieskatiem. Tā, un pat zemesriekstu sviests. Zemesriekstu sviests. Tā, nu, tas daudzums, protams, atkarīgs no tā, cik jūs daudz gribat tos cepumus vai batoniņus taisīt, tā kā, nu, slīkšu vairāk un mazāk pēc tādām sajūtām. Kaut kādas 150 varbūt, ja šitā burciņa ir 350 gramu, nu tad aptuveni kaut kādu pusi.
Aptuveni tā. Tā, tad nākamā lieta ir jāmēģina to tā kā visu drusciņu samaisīt kaut kādā vienā masā. Teiksim, tur kā jūs to darat, tas jau pēc jūsu ieskatiem. Es aizmirst proteīnu. Proteīnu jūs varat likt arī, es domāju, tas ir atkarīgs no tā daudzuma, jo viņš te strādā tā kā mīkla un saro to visu pasākumu kopā. Vai tās ir viena vai divas vai 3 devas, es izmantošu 2, 3 devas. Tā, tagad to visu maisīsim tālāk. Drusciņi pirst ārā, laikam trauks. Nedaudz pa mazumu, bet arī drusciņi mierīgāk tas viss jādara. Jā, un tu viņš tas tomēr aizņems kaut kādu laiciņu, lai to visu samaisītu. Tas jau pēc kaut kā sāk izskatīties. Mēs varam mēģināt tādu vienveidīgu masu dabūt, kur izšķīst tas proteīns viss. Jā, viņš jau paliek arī biezāk, un jau maisīt viņu paliek arī grūtāk. Jā, principā tāds tā masa izskatās. Diezgan pagrūti jau paliek maisīt viņu. Tā. Un tālāk, kas mums vajadzīgi? Mums ir vajadzīga krāsnes temperatūra. Tā man šitā atļauj tikai 230. Tur, es domāju, tas jau vairāk un mazāk, cik krāsnes atļauj, var 300, ja ir un augstāk. Un es viņu tā kā uzlikšu jau sildīties. Un tad tālāk, principā, atkarīgs, ko jūs tur gribat taisīt, vai tie tās formas kādas būs, tur vienkārši ņemam ar roku un taisam, teiksim, vai tie ir apaļi, vai tie ir garani, kaut kādu vai cepumi vai batoniņi, sauciet kā gribiet. Un, protams, arī daudzums, cik daudz jūs gribat viņus uztaisīt. Ok, tad no tā daudzuma, kuru es izmantoju, jūs redzēt, tās bija 2 solas, tur attiecīgi tas daudzums zemesrieks sviest kaut kādu. Tas ir bijis no 200 gramu un proteīna pulveris 3 devas. Principā sanāca šī tik te daudz. Tā jūs varat redzēt. Vēl kāda lieta, protams, es neko citu vairāk neliku klāt. Vēl laba lieta ir pielikt klāt auzu pārslas. Jūs varat vienkārši, kad sākumā jūs gatavot, vienkārši piepiliet klāt auzu pārslas. Vai arī tur, teiksim, jau kaut kādas gatavas riekstus vai mandeles vai... Es nezinu, tas ir pēc katra ieskatiem, var paeksperimentēt, pamainīt. Un, jā, teiksim, tur ir baigā, nezinu, tāda vēlmes saldumiem, nezinu, var mēģināt kaut kādu šokolādu pierīvēt klāt. Un tas, protams, atkarīgs no katra paša diētas un no katra paša ieskatiem, ko nu kā gribās, teiksim. Man ir šits te parastais variants, kurus izmantoju tikai šos te produktus. Un, skatīsimies, kā tas izstās. Es domāju, ka krāsnes ir pietiekami uzsūs. Un jāņem vērā to, ka, tā kā jūs viņus novietojat, viņi, protams, drusciņi izplatīsies un būs arī jau daudz lielāki nekā sākumā. Tā kā, es domāju, aptuveni tās kaut kādas 5-7 minūtes, un viņi jau būs gatavi. Tā kā, skatīsimies, kāds būs rezultāts, un tad jau jūs varēsiet redzēt un novērtēt
vai tas variants jums der, vai liekas ok. Pagājušas kaut kāds 5 minūtes pastīsimies, ka viņa ir gatava. Jep. Tā, mēģināsim pastīšos, kā lai parādīsim, kā tas izskatās, kā es minēju, viņi ir palikuši drusiņi apaļāki nekā sākumā. Un jā, principā tāda viņiem ir tā forma. Kādu jūs viņu uztaisiet paši tur ļoti ērti ņemšanai līdzi un ļoti tāda, manā skatījumā, ļoti garšīga, veselīga maltīte, kas saturēs pietiekami lielu daudzumu olbaltumvielas un arī labos taukus, tā kā, teiksim, zemesrieksti. Tas pats arī olu dzeltenums, tas satur labos taukus un, teiksim, tālāk jau, ko jūs paši pielikat klāt, vai tās ir alus pārsas, vēl, tad būtu vēl arī salikt ugļhidrātu, labs avots. Tā kā ļoti laba veselīga maltīte, vai našķis, precīzāk tā pateikt, kuru, man liekas, ir ļoti viegli ērti pagatavot, viegli paņemt līdzi, un tas tāds viens variants, ko es jums gribēju parādīt, un es ceru, ka jums patika, centīšos kaut kādām idejām vēl padalīties. Tā kā, ja ir kaut kādi jautājumi, es domāju, droši varat jautāt, mēģiniet un skatieties, kas jums sanāks. Ok, paldies!